Spēles noteikumi ir tādi, ka pamatprincips ir tāds, to mazo bumbiņu, tādu mērķu bumbiņu, ko... Tā sarkanā bumbiņa? Jā, sarkana, zaļa, balta. Tā ir frančiņa sauc par kašanetu, un mēs arī neko labāk neesam izdomājuši. Angliski runājuši viņi sauc par bušu. To izmet pirmo, un tad komanda tālākais uzdevums ir piemest savus metāla bumbas. Cik komandā spēlē? Spēles ir dažādas. Var spēlēt 1 pret 1, var spēlēt 2 pret 2, var spēlēt 3 pret 3. Bet tādā pasaules čempionātā tas pamat moduls ir 3 pret 3, jo tad var daudz vairāk cilvēku izspēlēt, var lielāks cilvēku skaits uz nelielu platību spēlēt. Un tas mērķis ir tāds, ka šie cilvēki pārmaiņas met. Tad tas pirmais, kurš izmet mazo kašanetu, tā komanda met lielo metāla bumbu, un uzreiz pēc tam pretnieku komanda met, ja pretnieku spēlētājs. Un viņš met tik ilgi, kamēr viņš piemet savu bumbu tuvāk tam kašanetam, nekā pirmais metējs to izdarīs. Nu, un tad, kad tas ir izdarīts, tad atkal viss mainās otrādi. Sāk atkal mest tā pirmā komanda, kamēr piemet tuvāk. Un tā tas turpinās pamatā līdz tam brīdim, kamēr visas bumbas ir izmestas. Un tad sākās punktu skaitīšana. Un komanda iegūst tik punktu, cik viņa bumbas ir tuvāk kašanetam nekā pretnieku bumbas. Nu, kāpēc es teicos, kad met tik ilgi un ka varbūt citu variantu? Vēl varbūt variants, kad sitot tās metāla bumbas, kašanets tiek izsists ārā no laukuma. Nu, tad tur parādās jauna noteikuma. Tad ir, ja abām komandām vēl rokās ir palikuši bumbas, tad spēle sākās no jauna. Ja vienai komandai vairs bumbu nav, tad viņi iegūst, tad viņa pretnieks iegūst tik punktu, cik viņam rokās ir palikuši bumbas. Ja, nu, piemēram, 3 tērāt bumbas, paliek tad 3 punkti. Spēle rit līdz 13 punktiem. Nu, maksimālais, ko spēlējot 2 pret 2 un 3 pret 3, var iegūt 6 punkti. Spēlējot 1 pret 1, katram spēlētājiem ir 3 tās metāla bumbas. Nu, tad tur maksimālais var būt 3 punkti. Nu, viena metāla bumbas var no 680 līdz 800 gramu. Nu, tad var sarēķināt, cik tur apmēram katram iznāk izmētāt tās bumbas. Dienas garumā, ja tev ir kopumā 8 spēles, un apakšā vēl tur vismaz kāds 5-6 tās mazie gājieni, nu, ir ko krietni, ko pamētāties. Tad, ko vēl var pateikt par šo lietu? Nu, ir vēl paši spēlētāji dalās tāds saucamos punktētājos un izsitējos. Ja? Nu, pointers un šūters. Angliski tur Slovāks skan, jo Latvijas tas izsitējs skan pēc kaut kāda krogas. Bet punktētais ir tas, kas cenšas pielikt un kas prot pielikt bumbu pēc iespējas tuvāk kašanetam. Bet izsitējs ir tas, kas sit ārā pretnieku tērauda bumbu vai sit ārā to kašanetu ar vienu mērķi, lai iegūtu kaut kādā gājienā pēc iespējas vairāk punktu. Te vajadzīgi spēlē ne tikai precizitāte, bet vajadzīga arī domāšana, taktika, nu, var teikt arī stratēģija. Kā sauc spēle? Petanks. Latviski arī, jā? Nu, latviski mēs esam nosaukuši petanks, franciski petanku. Ja? Bet mēs esam atvasinājuši faktiski no krieviem, krievi tur sauc petanku, ja? Mēs iedavām petanks, no ko tur valzīsies. Petanku, tas tā skaisti jau skan, bet nav īsti mūsu mēlē palokās.